klavieru taustiņa, melns, balts, vāks un viss. Un, ja tev ir balts, droši vien drīzumā būs arī melns. Un tāpēc mēs gaidām atkal, kad būs tas vāks. Jo mēs nespējam noticēt, ka laime ir temperatūra 36,6. Ka tā ir norma, ka laime cilvēkam ir normāls stāvoklis. Tik līdz bērns gūst kādu panākumu, uzreiz nākamais, ko šis skolotājs pasaka, ir jā, bet strādāsim tālāk, tagad tikai jāturpina. Priecājieties, šodien ir uzvara, šodien ir pirmā vieta, par to var priecāties patiesībā visu mūžu. Mēs par saviem sasniegumiem drīkstam priecāties un ar tiem lepoties visu mūžu, viņus neviens nekad neatcels. Un tas neapdraud to, ka nākamajā konkursā es varētu vairs nedabūt pirmo vietu, tāpēc, ka es būšu par daudz priecājies. Ja? Un tas viss ir tik daudz apaudzes apkārt, kad ir jāņem kaut kādi instrumenti un jāprauj tas viss nost. Tu būsi arī fórumā. Izglītots un laimīgs cilvēks. Jā, izglītots. Mēs neejam pret sistēmu un nestrīdamies par to, ka būtu jāprot pareizi ielikt komats teikumā. Runa ir par to, ka, ja tas komats nav ielikts, tā nav traģēdija. Un tas svarīgāk ir, ka cilvēks, kas šo teikumu raksta, ka viņš izjūt laimes sajūtu. Jo laimes sajūta ir tas, uz ko tiecās ik viens. Mēs varam būt veiksmīgi savās profesijās, arī es tāda biju. Mēs varam būt veiksmīgi precējušies, arī es tāda biju un joprojām esmu. Mēs varam būt vecāki saviem bērniem brīnišķīgiem un slava Dievam par viņiem. Arī es tāda esmu un vienmēr bijusi. Bet nevienmēr es biju laimīga, nevienmēr ir šī laimes sajūta un piepildījuma sajūta. Kāpēc? Kad es uz šiem jautājumiem sāku atbildēt, es sapratu, ka tā lieta ir hierarhijā, ko mēs noliekam kā svarīgāko. Un ja mēs noliekam svarīgāko savu laimes sajūtu, tad nākamais jautājums ir, no kā tā rodās. Kā es varu noķert to tādu pareizības, to tādu pabeigtības, to tādu piepildījuma sajūtu. Ilglaicīgu, nevis īslaicīgu. Foršu filmu noskatījos, ir labs garastāvoklis, bet gan ilglaicīgu. Mani secinājumi ir tad, kad katrā dzīves solī mēs daram to, kam Dievs mūs ir paredzējis. Tajā skaitā viņš ir paredzējis, ka es laižu pasaulē bērnus un redzu, kā viņi aug, nevis iegrūžu viņus skolā un aizmirstu. Ja? Mēs esam kopā, mēs muzicējam kopā ar ģimeni, un tie ir tie mirkļi, kad tu saproti, ka nekas svarīgāks un labāks nevar būt, ka man nekur citur šobrīd nav jāatrodās kā tikai tur, kur es esmu. Vēl iet uz šo laimes ceļu, jo tu saproti, ka tev būs jāver vaļā, kas tur ir iekšā, un tas var būt sāpīgi, jo tam ir jāsadzīst, jāsadziedējās.